Stipra ģimene ir kā skaista daina. Tai nav jāmācās ne melodija, ne vārdi. Tā ir iezīsta ar mātes pienu no paaudzes paaudzē. Jā, tā ir gan augstās, gan zemās notis, bet tā ir pati skaistākā dziesma, kas vislabāk skan kopā. Šoreiz pāri Daugavas līkumiem, Latgales ezeriem, mežiem un laukiem no maza ciema Ludzas novadā no zemnieku saimniecības Meijas, kur dzīvo un savu zemīti kopja Barkānu dzimta. Saimniekot šeit pirms 40 gadiem uzsāka Meiju saimnieka Igora vecāki Jānis un Marina Barkāni. Te audzēja labību, turēja gotiņas, slauca pienu, audzēja gaļas lopus. Vecākiem talkā nāca jaunā paudze, jo lauku darbi Barkāniem bija asinīs jau 4. paaudzē. Pirms 12 gadiem saimnieka groži tika nodoti dēla Igora Barkāna rokās un tika dibināta zemnieku saimniecība Meijas. Pamata nodarbošanās visu veidu graudaugu audzēšanu. Veiksmīgi startējot Eiropas Savienības lauku attīstības programmas pasākumos, tika iegūts jauns atspēriena punkts, lai saimniecība taptu modernāka un varētu labāk iet līdz laikam. Ģimenē visi lauksaimniecības darbi tiek paveikti pašu spēkiem, draudzīgi. Kurš uz tīrumu, kurš mājās gatavojot pusdienas vai vienkārši vakarā pasniedzot kafijas krūzi. Nu jau Mējās vecākiem un vecvecākiem palīdz arī jaunā, 3. paudze. Barkānu ģimenē mīlestība pret valsti, kultūru un savas tautas tradīcijām ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Laiks atliek arī hobijiem. Ģimene vairākas reizes piedalījusies vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos, dejojot. Kā saka Barkāni, lauksaimniecība nav tikai biznesa un peļņa. Lauksaimniecība jau no bērnības ir dzīvesveids, mīlestība pret savu dzimto vietu un sirdslieta. Mēs novēlam Latvijas laukiem plaukstošu nākotni, kur dzīvo laimīgas ģimenes, kur laukos valda dzīvība, kas piesaista jauniešus, kur vecāki nodot savu pieredzi, zināšanas, un lai jauni papildina tos ar jaunam domam un ar inovācijām. Lai mēs esam mazā daļiņā, lai Latvija kļūtu labāka.